Šīs ir sekas visam tam, kas pēdējos 15 gadus ir noticis ar šo fragmentāciju, ar šo polarizāciju, un Trumps tam ir pielicis tādu kārtīgu punktu. Radikāli. Un mēs redzējām, ka novājinājās starptautiskās organizācijas ar katru gadu. Mēs redzējām, novērojām, ka tiesiskums palika arvien normatīvāks un relatīvāks. Un šai mirklī pēc būtības mēs esam ļoti sliktā situācijā, kur taisnība arvien vairāk sāk piederēt tiem, kuriem tiešām ir spēks, numur 1. Numur 2, es domāju, ka ir iedzīts diezgan liels ķīlis tieši transatlantiskajās attiecībās un vispār starp sabiedrotajiem. Protams, vārdos visas amatpersonas un politiķi visās valstīs turpinās teikt mums to, ko viņi teica pirms 20 gadiem, ka 5. pants ir akmenī cirsts un viss. Bet patiesībā? Bet patiesībā viņš ir, manā izpratnē, piedzīvojis pēdējās nedēļās ļoti lielu devalvāciju. Un tas nozīmē, ka mums ir, protams, ka mums ir jāturpina strādāt ar visiem sabiedrotajiem, sākot ar Vašingtonu, bet mums ir jādomā, kā mēs varam atrast savai personīgai valsts drošībai alternatīvas starp tā saucamajiem coalition of the willing. Parasti ir plāns A, plāns B, plāns C jebkurai darbībai. Un ja plāns A daudzās jomās, cik mēs tagad redzam, bija tā, ka miers būs caur spēku un ASV nostāsies Ukrainas pusē, un tas bija plāns A, tad, diemžēl, tas, kas notika pēc tam, izskatās, ka no attiecīgajām valstīm, kuras ir Ukrainas sabiedrotie vai partneri, nebija plāna B. Tas, kas notika tagad, bija paredzams gadus iepriekš. Jo, ja mēs palasīsim visus tos pētījumus, un tā skaitā ASV domnīcu, par šādu variantu runas bija. Un ir attiecīgie analītiskie dienesti, kuriem vajadzēja sniegt savām valdībām izvērtējumu par to, cik lielā mērā būs nepieciešams plāns B, un attiecīgi viņam gatavot. Un dienas nedeva? To mēs nezinām, jo tā ir klasificēta informācija, kā parasti. Tas bija jautājums, vai mēs esam līdzvainīgi nogulēšanā? Protams. Protams, nē. Šis bija skaidrs. Protams, nē. Tāpēc, ka šis par to, ka alternatīva jebkurai Amerikas palīdzības samazināšanai būtu Eiropas palīdzības palielinājums, tas nebija nekāds noslēpums. Raugi, gadu atpakaļ vēl es strādāju mūsu vēstniecībā Amerikas Savienotās valstīs, un par to mēs jau ļoti skaidri arī runājām, ka tādu variantu jau tika skatīti. Tā kā, mēs visu šeit varējām zināt. Visu varējām zināt un nenogulējām. Un Pavlikuks saka, ka nogulējām. Lielos vilcienos, kas attiecās uz mūsu diplomātijas spējām, uz mūsu sarunām ar sabiedrotiem, es domāju, ka mēs darījām principā tuvu tam, ko mēs varam izdarīt.